Labrīt! Jūs skatieties raidījumu ar Natāliju Ābolu. Es novēlu jums brīnišķīgu dienu un pacentīšos, lai raidījuma laikā jūs saņemtu interesantu un noderīgu informāciju. Saviem pacientiem mediķi bieži rekomendē lietot aspirīnu kardio. Šis preparāts palīdz cīnīties pret trombozi, kas noved pie insulta un infarkta. Mūsu valstī augstie mirstības rādītāji no sirds asinsvadu slimībām ievērojami ietekmē vidējā dzīves ilguma samazināšanos tās iedzīvotājiem. Kardioloģisko saslimšanu virsotne vērojama vecumā no 40 līdz 50 gadiem. Ir svarīgs katrs ārstniecības etaps cīņā par sirds veselību, bet pats efektīvākais – saulaicīga slimības profilakse. Ļoti no svara ir šī primārā profilakse, lai nebūtu tādas situācijas par slimību, kas ir jau pilnā plaukumā, kad jau ir akūti procesi. Tad mēs aizdomājamies un tad tikai sākam kādu veikt pasākumus. Daudz svarīgāk ir saulaicīgi uzsākt profilakses pasākumus, ne tikai nemedikamentozā ziņā, bet arī medikamentozos profilakses pasākumus. Aspirīns kardio, vācu firmas Bayer ārstniecības līdzeklis, tas ir viens no efektīvākajiem un ekonomiskākajiem terapijas līdzekļiem sirds asinsvadu slimībām. Aspirīns kardio ir unikāls un visizpētītākais ārstniecības līdzeklis ar vairāk nekā 100 gadu vēsturi. Nelielas devas un oriģinālais zarnās šķīstošais apvalks kuņģa gļotādas aizsardzībai ir izstrādāti speciāli zāļu ilgstošai lietošanai. Regulāra preparāta lietošana ir pagarinājusi dzīvi miljoniem pasaules iedzīvotāju. Firmas Bayer preparātu aspirīns kardio Latvijā var iegādāties visos aptieku tīklos. Zinātnieku pētījumi apliecina, ka vitamīniem un noderīgām pārtikas piedevām piemīt daudzas labas īpašības. Tādēļ tie jālieto profilaksei, kā arī gripas un saaukstēšanas gadījumos. Mūsdienu dzīves ritmā mūsu organisms nevienmēr viens tiek galā ar visiem kaitīgiem faktoriem. Tādos gadījumos nepieciešama neliela palīdzība. Pēdējos 2 gados firmas Yonax speciālisti ir izstrādājuši veselu sēriju uztura bagātinātāju un medicīnas preparātu. No 56 zīmola Yonax nosaukumiem aktīvās dzīves piekritēji varēs atrast visu, kas nepieciešams veselības un darba spēju uzturēšanai. Bet firmas devīze pārbaudīta kvalitāte garantē produkcijas atbilstību pašiem augstākajiem standartiem, ko pielieto Eiropas Savienības valstīs. Mēs speciāli radām formulas, kas atšķiras no konkurentiem. Cenšamies radīt optimālu darbojošos vielu kombināciju. Pēc pasūtījuma ražojam dažādās Eiropas valstīs – Lielbritānijā, Spānijā, Čehijā, Lietuvā, kā arī Latvijā. Испании, Чехии, Литве, также в Латвии. Yonax produktus lieto kā ārstēšanai, tā arī dažādu slimību profilaksei. Dažādos aptieku tīklos pārdod vitamīnu un minerālu kompleksus bērniem un pieaugušajiem, dabīgos līdzekļus imunitātes stiprināšanai un aknu aizsardzībai, speciālus vitamīnus grūtniecēm un jaunajām māmiņām, zāļu tejas un dažādas medicīnas preces. Zīmola Yonax produkcija ir pieejama labākajās Latvijas aptiekās. Mūsdienīgas diagnostikas metodes ļauj izpētīt asinsvadu stāvokli, kā arī izvēlēties visefektīgāko vēnu ārstēšanas metodi. Vēnu varikoze ir saslimšana, kā rezultātā vēnas kļūst plānākas un izspiežas caur ādu, veidojot zemādas mēzglus. Varikoze rodas asinsvadu iedzimto anomāliju, aptaukošanās, ilgas stāvēšanas kājās, augstupēžu kurpju valkāšanas rezultātā, kā arī grūtniecības laikā un līdz ar vecuma iestāšanos. Un tas nav tikai kosmētisks defekts. Ja varikoze netiek ārstēta, tad parādās satūkums, sāpju sajūta. Var pat rasties trofiskas čūlas. Ārstēšanas pamatā ir precīza diagnostika, kuru veic ar dupleks sonoskopijas metodi. Saslimšanas agrīnā stadijā Vidzemes vēju centrā veic kompresijas terapiju, speciālo varikozo zeķu nesāšanu. Te galvenokārt pielieto modernas vēju ārstēšanas metodes tādas, kuras neprasa operatīvu iejaukšanos, skleroterapiju, kā arī iesaka dažādus ārstnieciskos preparātus un lāzerterapiju. Savā praksē pamatā pielietoju vēju lāzerablāciju, jo uzskatu, ka tā ir viena no efektīvākām metodēm. Šīs metodes priekšrocība ir ārstēšana bez sāpēm un kaitējuma jūsu kāju skaistumam. Ar jauniem dziedinošiem krēmiem var ārstēt pēcoperāciju rētas un atgūt ādas veselību un skaistumu. Pēc operāciju rētas, apdeguma pēdas bojā ārējo izskatu.
портит нам жизнь и внешний вид. Kā ar to cīnīties, pastāstīs ārste dermatoloģe Jevgenija Vilintejčika. Es savā praksē pielietoju krēmu Cicatrix. Patiešām šodien bieži gadās pēcoperāciju rētas, pēcdzemdību strijas un pusauģu aknē sekas. Krēms Cicatrix pagatavots no naturāliem komponentiem. Tas mazina rētas, veicina ādas epitelizāciju un lieliski dziedina ādu. Нормальной эпителизации, тем самым восстанавливая кожу. В случае появления проблемы рубцовой ткани, как быстро надо и можно Cik ātri drīkst un var sākt lietot krēmu? Cicatrix var sākt lietot jau pēc 7 dienām pēc operācijas, kad ir noņemtas pēcoperācijas šuves, un mēs varam sākt pielietot krēmu Cicatrix. Cicatrix nekairina ādu, to var izmantot ikdienā, arī kā bāzi zem makiāžas. Sievietēm pēc dzemdībām bieži paliek strijas. Vai Cicatrix var līdzēt? Krēms Cicatrix, kā es jau minēju, pagatavots no naturāliem komponentiem, tāpēc to bezbailīgi var lietot striju ārstēšanai pēcdzemdību un laktācijas periodā. Cik efektīvs Cicatrix pie ādas apdegumiem? Cicatrix tieši tas līdzeklis, kuru jālieto pie ādas apdegumiem. Tas efektīvi dziedē ādas apdegumus un tiek izmantots fizioprocedūrās. Tas ir bezrepšu preparāts, kuru var nopirkt aptiekās. Вернуть красоту возможно, но помните, что своевременно начатое лечение всегда дает лучшие результаты. Хорошего вам дня. Novēlu jums labu dienu un stipru veselību. Bērnu vajadzība nepārtraukti kustēties ir tikpat svarīga kā viņu attīstība, tāpat kā pārtika un miegs. Labākais veids, kā šo aktivitāti novirzīt, ir sporta nodarbības. Olimpiskais vingrošanas centrs uzņem audzēkņus dažāda vecuma grupās. Vecumā no 2 līdz 4 gadiem bērna enerģija ir pārpārēm. Viss jaunais interesē, visu gribas pamēģināt, visur gribas ielīst. No 5 līdz 7 un no 8 līdz 10 gadiem tas ir pats piemērotākais vecums pastāvīgām sporta nodarbībām. Uzdāviniet savam bērnam kustību prieku. Ķīpseles izstāžu centrā laikā no 17. līdz 20. oktobrim vienlaicīgi notika 2 izstādes – Māja dzīvoklis un Vide un enerģija 2013. Mūsu korespondenti izstādēs iepazinās ar daudziem jaunumiem energoapgādes sfērā, ekoloģisko tehnoloģiju jomā, objektu apsardzē, ceļu remontos. Visplašākajam lietotāju lokam paredzēts uzņēmuma materiāli jaunums – bornit smēres, emulsijas un bituma lentes. Bornit materiāli ir sevišķi pieprasīti nelielu asfaltētu laukumu gājēju celiņu iekšpagalmu remontam, respektīvi tad, kad smago ceļu tehniku ir nerentabli izmantot. Mūsu jaunais materiāls ir domāts, lai remontētu asfaltu, lai vecu asfaltu, es gribētu tā teikt, padarīt par jaunu, sakopt viņu virsmu, lai sakoptu asfalta ūdens necaurlaidību. Mēs varam aiztaisīt ar šiem materiāliem asfaltā bedrītes, mēs varam aiztaisīt asfaltā poras, mēs varam asfaltu vizuāli sakopt, lai viņš smuki izskatās. Gatavā bituma masa Bornit Asfalt Top piemērota asfalta atjaunošanai ar plānu 30 mm vai 10 mm slāni. Asfaltā vai betonā radušās plaisas var aizpildīt ar speciālu hermētiķu uz polimēru bituma bāzes un iegūt augstu noturību gan augstās, gan zemās temperatūrās. Dažāda veida gan karstā, gan augstā pielietojama Bornit masas izmanto ceļu seguma bedrīšu remontam. Speciālas Bornit masas ir ideālas savienojuma vietu aizpildīšanai starp 2 asfalta segumiem. Nevelti Bornit materiālus sauc par ceļu būves kompasu.
Drošība ir svarīga sastāvdaļa mierīgai un pārliecinātai dzīvei. Jau 18 gadus holdinga apsardzes kompānija Rīgas apsardzes sabiedrība droši aizslēdz apsargājamos īpašumus. Jebkurš klients var vērsties pēc apsardzes pakalpojumiem. Tā var būt fiziska persona, juridiska persona. Tāpat mēs piedalāmies lielos valsts iepirkumos un uzvaram konkursos. Savu klientu drošību kompānija nodrošina ar mūsdienīgu iekārtu palīdzību un uzticamu fizisku apsardzi. Firma īsteno jebkuras kategorijas sarežģītības pakāpes apsardzes projektus. Objektu fizisko un tehnisko apsardzi, video monitoringu, montāžu, drošības sistēmu apkalpošanu un citus apsardzes pakalpojumus. Holdings Rīgas apsardzes sabiedrība pilnas paketes apsardzes pakalpojumus piedāvā Rīgā, Jelgavā, Jēkabpilī un citos Latvijas reģionos. Ja objektu apsargā tehniski, tad papildus ir video novērošana, kura palīdz to operatīvi apsargāt. Pirms līguma slēgšanas, lai pieņemtu optimālo apsardzes variantu, kompānijas speciālisti analizē objektam esošos draudus. No nākamā gada 1. marta uzņēmuma mājaslapā jūs varēsiet iepazīties ar apsardzes iekārtu katalogu un izvēlēties speciālos izdevīgos piedāvājumus. Bet jau tagad pa bezmaksas tālruni 800 085555 jūs varat saņemt konsultācijas un pasūtīt pakalpojumu. Uzņēmums SB Siltumtehnika Latvijas tirgū strādā jau 20 gadus. Apkures sistēmu tirgus segmentā tā apgrozījums ir 3. lielākais valstī. Tomēr kompānija negrib apstāties pie sasniegtā. Firma piedāvā ne tikai apkures katlus, bet arī plašu, elegantas santehnikas klāstu. Latvijā jūs nekur citur, ne pie viena cita piegādātāja, nevienā citā salonā vai veikalā nevarēsiet ne aplūkot, ne iegādāties tādu produkciju, kāda ir nopērkama un apskatām pie mums mūsu salonos. Santehnika, kuru piedāvā kompānija SB Siltumtehnika, atšķiras ne tikai ar dizainu, kas pārdomāts līdz sīkumam, bet arī ar oriģināliem funkcionālajiem risinājumiem. Pateicoties neparastiem materiālu savienojumiem, metāla, koka vai travertīna ūdens maisītāji apvieno gan mūsdienīgu dizainu, gan izsmalcinātu dabīgu materiālu eleganci. Bet augsto tehnoloģiju cienītāji novērtēs sensora maisītāju ar termostatu no Enigma kolekcijas, kā arī plašo vertikālo plakano radiatoru izvēli. Tos var izmantot ne tikai kā dvieļu žāvētāju, bet arī kā vannas istabas, virtuves, guļamistabas vai halles dizaina elementu. Tomēr SB Siltumtehnikai ir būtisks ne tikai dizains, bet arī kvalitāte. Ņemot vērā, ka mūsu salonā ir ļoti plašs sortimenta spektrs, ražotājus mēs atlasam pēc īpašiem principiem. Tātad mums ir svarīgi, lai ražotājs būtu spējīgs piegādāt rezerves daļas ne tikai esošajiem modeļiem, bet arī tādiem modeļiem, kas jau ir izņemti no ražošanas. Patīkami atzīmēt, ka SB Siltumtehnika sadarbojas ne tikai ar Eiropas piegādātājiem tādiem kā Spānija, Vācija un Itālija, bet arī ar tiem Latvijas ražotājiem, kas izgājuši kvalitātes pārbaudi. Klientiem pieejami arī papildus pakalpojumi. Ja klients pie mums iegādājas kādu no mūsu produktiem, mēs, protams, piedāvājam ne tikai piegādi, bet arī uzstādīšanu. Kompānija SB Siltumtehnika priecē ar plašu cenu diapazonu, tā kā jebkurš klients atradīs kaut ko gan savai gaumē, gan finansiālajām iespējām. Patiesi novērtēt unikālo santehnikas piedāvājumu var SB Siltumtehnikas salonos Rīgā, kā arī Jelgavā, Ventspilī, Valmierā un Daugavpilī. Reti ārpilsētas būves iztiks bez apkures ierīces, kamīna, klasiskās krāsnes un pat savas katlu mājas. Jebkurai apkures ierīcei nepieciešams dūmvads, kas izvadītu sadegšanas produktus. Latvijas uzņēmums Eko MDS jau vairāk nekā 10 gadus ražo drošas, certificētas, modulētas dūmvadu sistēmas. Un eko ietver sevī divus vārdus – ekoloģisks un ekonomisks, kas nozīmē, ka produkts ir ekoloģisks, jo ir ražots no keramikas, un ekonomisks, jo tam ir ļoti optimāla cena. Mūsdienīgie modulētie dūmvadi ir izturīgi. Tie domāti gan mūsdienīgām apkures sistēmām, gan tradicionālajām krāsnīm un kamīniem, kurus apkurina ar malku, oglēm vai briketēm. Trīskārša pilnībā izolēta caurule atbilst visām mūsdienu prasībām un iztur temperatūru no 60 līdz 600 grādiem. Mūsu kompleksijā piedāvājumi ietilpst gan konsultācijas, gan tirdzniecība, gan arī uzstādīšana objektā. Uzņēmums Eko MDS pēc izvēles jums piedāvā pašus ekonomiskākos un ekoloģiskākos risinājumus. Eko moduļu sistēma kalpos jums ilgus gadus un nodrošinās komfortablu dzīvošanu mājā.
Saliekamo mēbeļu kalpošanas ilgums nav atkarīgs tikai no izgatavošanas tehnoloģijas. Svarīgu lomu spēlē tajās ievietotās komplektējošās un bīdāmās sistēmas. Ir svarīgi izvēlēties pašus labākos piedāvājumus no tirgū piedāvātajām plaša sortimenta komplektējošām un furnitūras detaļām. Latvijas uzņēmums Limits D, kurai ir vairāk nekā 10 gadu pieredze sadarbībā ar ārzemju vadošajām firmām, spēja izvēlēties tās, kurām ir augsts ražošanas līmenis un produkcijas kvalitāte. Šodien uzņēmums piedāvā ne tikai gatavas saliekamās mēbeles, bet arī plaša sortimenta mēbeļu plātnes, furnitūru un plastikāta paneļus. Ir arī unikāli piedāvājumi kā MDF plāksnes ar supergludu virsmu. Ne tikai šo virsmu estētiskais efekts, bet tās ir arī ideāli gludas un noturīgas pret skrāpējumiem, kas ir svarīgi lietojot mēbeles. Vēl viens būtisks moments – uzņēmums Limits D jums viennozīmīgi piedāvās labāko cenu. Mūsu konkurētspējas priekšrocība ir tā, ka mēs strādājam tieši ar ražotāju. Tādēļ mēs vinējam uz cenām un mūsu Latvijas tirgu ienāk produkcija ar zemākām cenām. Ar pilnu produkcijas sortimentu un pakalpojumu klāstu jūs varat iepazīties mūsu mājaslapā limitsd.lv, kur atradīsiet telefonu, pa kuru var izdarīt pasūtījumu. Izstādē Vide un enerģija piedalījās stipri spēlētāji sadzīves iekārtu ražošanas tirgu, kuru ietekmes sfēra sniedzas tālāk par Baltijas tirgu. Mūsu uzņēmums Šveicē un Nīderlandē darbojas kopš pagājušā gadsimta 70. gadiem. Tam ir vairāk nekā 40 gadu darba pieredze savā sfērā. Colasit Skandināvijā iekārtas paredzētas rūpniecības agresīvā gaisa apstrādē ķīmiskajā un farmācijas nozarē, koka, metāla un dažādu virsmu apstrādē, visur, kur notiek gaisa piesārņošana. Šī iekārta spēj tikt galā ar visu veidu rūpniecisko gaisa piesārņojumu. Ja klientam ir specifiskas prasības, uzņēmumā Colasit Skandināvijā tiek ražotas iekārtas pēc individuāliem projektiem. Mēs ne tikai pārdodam produktu, bet atbalstām klientu visa projekta laikā. Mēs palīdzam izvēlēties iekārtu atbilstoši klientu prasībām, pat montējam šo iekārtu speciālajā objektā, kurā projektē kādu sistēmu. Colasit Skandināvijā iekārtas atbilst visām ekoloģiskajām prasībām attīrot gaisu, kuru nevar izlaist no uzņēmuma apkārtējā vidē. Uzņēmuma konkurētspēja ir tieši atkarīga no tās darbības mēroga. Uzņēmums Baltic Refrigeration Group ir lielākais vairumtirdzniecības uzņēmums, kura specializācija ir izejmateriālu piegāde rūpnieciskām un komerciālām saldējamām iekārtām. Tā ir nozīmīgs potenciāls 3 Baltijas valstu un Ukrainas tirgū. Baltic Refrigeration Group patērētāji ir servisa un montāžas uzņēmumi, kuri strādā dzesēšanas jomā, arī lielu komerciālu un rūpniecisku objektu apkalpojošais personāls. Uzņēmums saviem klientiem piedāvā dzesētājus, dažādu tilpumu iepakojuma freonu, eļļas un lodējamo materiālu, saldējamām tehnikām, saldējamo iekārtu komponentus, instrumentus. Uzņēmuma pieredze un reputācija saviem partneriem un klientiem garantē pašus rentablākos produktus un līdz ar to arī maksimālas peļņas iegūšanu. Līdz 95% piedāvātās produkcijas mēs pērkam tieši pie ražotāja. Līdz ar to mēs varam tirgu piedāvāt labākās cenas, maksimāli plašu preču gāmu un īsāko piegādes laiku. Visu, kas saistīts ar freonu kustību pa augstumapgādes sistēmām, lineārās komponentes, cauruļvadus, izolācijas, rezerves daļas un izejmateriālus, uzņēmums Baltic Refrigeration Group operatīvi uz izdevīgiem nosacījumiem saviem klientiem piegādā no savas noliktavas. Kompānija realizēs visprasīgāko klientu vēlmes, gan drošības, gan vides aizsardzības prasības. Lai labāk un efektīvāk pārdotu īpašumus, Latvijas nekustamo īpašumu kompānija izveidoja savu know-how sistēmu. Tas ir Zinu kā. Veicot ikdienas iepirkumus, mēs bieži netērējam daudz laika izvēlei un pārdomām, bet lietas izskatās citādi, ja runa ir par nekustamā īpašuma iegādi. Šajā gadījumā ir jāsaprot, ko tieši vēlamies un jāatrod piemērots variants. Ar izvēles grūtībām jums palīdzēs tikt galā uzņēmums Know-how Realty. Šī uzņēmuma komanda iekonomēs jums laiku, lai jūs varētu nodarboties ar citām patīkamākām lietām.
Mūsu uzņēmums dibināts pirms 2 gadiem ar mērķi mainīt nekustamo īpašumu tirgu Latvijā, uzlabot to, jo Latvijā nekustamo īpašumu tirgus pastāv nedaudz vairāk kā 20 gadus. Līdz ar to vēl ir daudz, kas jādara, lai viņš kļūtu labāks, interesantāks un lai klienti šo profesiju, kas ir nekustamo īpašumu aģents, novērtētu tāpat kā ir advokāti un dažādi profesiju profesionāļi. Ja? Tā kā visa komanda vienoti strādā kopējam mērķim, savas darbības laikā mākleri jau spējuši piesaistīt daudz klientu, un ne tikai no Latvijas. Sakārtotā sadarbībā ar nekustamo īpašumu sfēras profesionāļiem viņiem dod iespēju strādāt daudz ātrāk un kvalitatīvāk. Uzņēmums Know-How Realty jums var piegādāt mūsdienīgus dzīvokļus jaunos projektos, apartamentus jūgenstila ēkās, mājas ūdeņu gleznainos krastos, arī zemes gabalus labākajās Latvijas vietās. Protams, tas vēl nav viss. Tiek ņemtas vērā visas klientu vēlmes, no vēlamās platības kvadrātmetru skaita un tās atrašanās vietas līdz skatam pa logu. Ievērojot šīs vēlmes, uzņēmums jums atradīs tieši to, kas jums nepieciešams. Tiek sacīts, komforts ir tur, kur ir mājas ģimenei, bet ne ģimene mājai. Know-How Realty mākleri palīdzēs ne tikai pērkot, bet arī gadījumā, ja vēlaties pārdot savu dzīvokli vai māju. Arī šobrīd mums ir liels pieprasījums skaits pēc īpašumiem Rīgā, Latvijā, no ārvalstu klientiem. Un tādēļ, ja jūs vēlaties realizēt savu īpašumu, tad droši dodat ziņu un mēs darīsim visu, lai viņu realizētu. Uzņēmums jau sen iemantojis savu klientu uzticību, kuri dod rekomendācijas jauniem pircējiem. Ja jūs gribat iegūt to, ko patiešām vēlaties, izmantojiet Know-How Realty iespējas, jo šeit patiešām zin kā. Grāmatvedība arī ir sava veida māksla. Tā ir kā glezna, ko ierāmējis likuma burts. Sarežģītajā ekonomisko attiecību pasaulē finansu konsultanta pakalpojumi kļūst arvien pieprasītāki. Teicama reputācija un profesionalitāte – tie ir kritēriji, kuri jāņem vērā izvēloties konsultantu. Un ja bieži vien lielā finansu organizācijā klients var pat nepazīt savu partneri, tad nelielā privātā uzņēmumā ir personiska attieksme pret pasūtītāju. Es personīgi piedalos jebkurā projektā, jebkurā revīzijā, kur mēs esam uzņēmušies veikt klientam. Un, teiksim, visa darba uzraudzība un pārunas ar klientu notiek tieši personīgi ar mani. Katra darbinieka profesionalitāte un piedāvāto finansu pakalpojumu kvalitāte nekad nav tikusi apšaubīta. Kompānija veic gada atskaišu revīziju, sniedz grāmatvedības atskaišu un nodokļu konsultācijas, konsultē investīciju piesaistē, analizē firmas pasūtītāju finansiālo stāvokli. Sniegtie pakalpojumi atbilst pasaules standartiem. Darbs notiek 3 valodās – latviešu, krievu un angļu. Kompānija Latimira garantē jebkura sava lēmuma vai audita rezultātu likumību. Un tā kaut kādā mērā palīdz valstī iziet no pelēkās ekonomiskās zonas. Mēbeļu un saimniecības preču ražotāji piedāvā vai nu plašu sortimentu, vai zemas cenas, vai lielisku dizainu. IKEA piedāvā visu to kopā. Ja jūs mīlat savu māju un interesantus dizaina risinājumus, kuri akcentē jūsu individualitāti un padara dzīves vietu komfortablu, tad kompānija IKEA kļūs par jūsu draugu. IKEA tas ir plašs, ērtu un funkcionālu preču klāsts jūsu mājai. Kas nav mazsvarīgi, IKEA produkti ir salīdzinoši lēti. Tā iemesls nav zema kvalitāte, bet gan tas, ka ražotnes atrodas netālu no pārdošanas vietām. Pie tām mēbeles pārdod izjauktā veidā, kas ievērojami samazina ražošanas izmaksas. Lai jums būtu vēl iespēja iekonomēt, jo laiks ir nauda, Latvijas uzņēmums Furnī ir izveidojis interneta veikalu, kur pārdod IKEA produkciju. Interneta veikals Furnī.lv piegādā saviem klientiem moderna dizaina mājsaimniecības piedarumus un funkcionālas mēbeles no lielākā pasaules mēbeļu mazumtirgotāja IKEA. Interneta veikala Furnī.lv piedāvājums ir ievērojami lielāks nekā parastajos veikalos vai supermarketos. Cenas pat ar visu piegādi ir ļoti izdevīgas. Ja vēlaties piegādātās mēbeles, saliks pieredzējuši meistari. Ja jums nepieciešams kaut kas tāds, kas nav tirgū vai veikalā, pērciet to internetā www.furnī.lv.
Vēl nedaudz laika palicis līdz noteiktajam termiņam, kad mašīnām ir jāuzliek ziemas riepas. Tas nepieciešams pašu un pasažieru drošībai. Kad gaisa temperatūra ir +5 grādi vai zemāka, jāmaina automašīnas apave. Lai mašīnas kustība būtu droša, saulaicīgi ir jāmaina vasaras riepas pret ziemas. Malmieras rajonā servisa centrā AK12 augsti kvalificēts personāls izpilda pilna kompleksa montāžas darbus, balansēšanu un riepu remontu. Mūsdienīgas iekārtas ļauj veikt precīzu balansēšanu riepām ar liela diametra diskiem. Lai jūsu automašīnā uz sniega klātiem ceļiem justos labi, rūpīgi jākontrolē riepu stāvoklis, nodiluma gadījumā laicīgi jāmaina tās pret jaunām. Mēs piedāvājam veikalā iegādāties jaunas riepas. Viņas ir dažādu ražotāju, sākot ar Michelīnu un pārējām labām firmām, un arī ekonomiskās klases riepas ir pieejamas. AK12 īpašais piedāvājums ir adresēts auto uzņēmumu un autoparku īpašniekiem. Pilnībā iekārtots pārvietojamais servis ļauj izbraukt uz vietām un veikt riepu montāžu jūsu teritorijā. Ja jūsu autoparks atrodas Rīgā, tā arī nav problēma. Pa telefonu 294 965 63 varat pierakstīties uz jums pieņemamu laiku. Ja jūs esat delikatešu pazinējs, jums noteikti garšos vīngliemeži. Tagad tos audzē arī Latvijā. Vai jums kaut ko izsaka vārds eskargo? Ja jā, tad jūs esat delikatešu pazinējs. Ja jautājums liek jums aizdomāties, tad mūsu sižets būs ļoti izzinošs. Tas ir ēdiens no gliemežiem. Protams, ne visi molusku veidi ir ēdami, bet saimniecības krēči speciālisti zina to nozīmi. Šeit audzē vīngliemežus. Ja jūs domājat, ka runa ir par franču firmu, tad kļūdāties. Šīs ir vietējo ražotāju kārbiņas. Kaut kad, bet, ja gribam būt precīzi, pirms 6 gadiem, Rupkus ģimene nopirka zemi un laulātie sāka domāt par to, ar ko varētu nodarboties savā īpašumā, lai tā būtu noderīga un ienesīga. Pēc kāda laika jautājums tika atrisināts un ģimene devās mācīties gliemežu audzēšanu. Jūs piekritīsiet, ka Latvijā tas nav vienkārši bizness, bet arī aizraujoša un pievilcīga eksotika. Aizrobežu pircēju šaubas par produkta kvalitāti izrādījās veltas. Partneri ļoti ātri saprata, ka šeit cenas ir daudz zemākas un delikatešu garša nav sliktāka kā Eiropas ražotājiem. Mans mērķis ir, lai Latvijas iedzīvotājs arī iemācītos šo gliemežu lietot savā uzturā, pat cik viņam ir ļoti augstvērtīgas vielas. Viņš ir, tātad gliemeža gaļā ir omega-3 un omega-6 taukskābes, nav tauku, pilnīgi gliemezi. Līdz ar to jau arī medicīnā, tātad profesori pie asinsvadu un sirds slimībām, slimniekiem tieši iesaka meklējiet vīngliemežu fileju un taisiet ēdienus no šī produkta. Ja jūs zinātu, cik veselīga ir gliemežu gaļa, tad reizi dienā sevi lutinātu ar izsmalcinātu ēdienu. Tāds ēdiens normalizē kalcija līdzsvaru organismā, tas ir neaizvietojams grūtniecēm, barojošām mātēm un bērniem. Tie ir noderīgi skrimšļu stiprināšanai, hondrozēm, kaulu tuberkulozei un staru slimībām. Šobrīd ir izstrādāta vīngliemežu delikatese tomātmērcē, vīngliemežu delikatese garšvielās, vīngliemežu delikatese ar ķiplokiem un ar olīvēm. Ļoti drīz saimniecības krēča produkcija parādīsies Rimi tīkla veikalos. Nebaidieties atklāt sev jaunu garšu, ja nepagaršosi, nekad neuzzināsi. Saimniecības Gundegas plantācijās vēl nav novāktas visas dzērvenes. Piedalīties ražas vākšanā var jebkurš brīvprātīgais. Tautas medicīnā dzērvenes lieto kā pretdrudža un tonizējošu līdzekli. Šī oga paaugstina fiziskās un garīgās darba spējas, uzlabo apetīti. Ziemā dzērvenes ir neaizstājams imunitātes uzturētājs. Tā satur lielu tik nepieciešamā C vitamīna daudzumu. Dzērveņu plantācijās Gundegas bīriņos ir laiks novākt ražu. Mūsdienu pilsētnieks ir pieradis pie gataviem iepakotiem produktiem, taču arī dzērveņu vākšanas process var būt interesants un aizraujošs. Mēs esam dzērveņu audzētāji un aicinām pie sevis talkās. Ir iespēja pie mums nodrošināties ar ziemas krājumiem pašiem priekš sevis. Un to var izdarīt par latu kilogramā, par salīdzinoši simbolisku cenu.
Pagājušo gadu plantāciju Gundegas apmeklēja vairāk nekā 30 000 cilvēku, un katrs devās prom ar ogām un pozitīvām emocijām. Fermeri jūs labprāt konsultēs, kā labāk vākt ogas, kā tās uzglabāt un pareizi kaltēt. Ir iespēja braukt gan atsevišķi par ģimenēm, par kolektīviem, un ir piknika vietas, tā kā varam ļoti jauki pavadīt kādu dienu pie mums Purvā. Plantācijās tiek organizēti jautri pasākumi, radošo kolektīvu un dejas ansambļu koncerti. Šogad skolotāju dienā 5. oktobrī notiks vīru kora Imanta un veco draugu koncerts. Vietējā veikaliņā varat iegādāties gatavas cukādes, dažādu ogu, brūkleņu, cidoniju, dzērveņu un aroniju sulas un sīrupus. Veidojiet ziemas krājumus pašu rokām. Jau no 7. septembra plantācijā Gundegas vīriņu ciemā ir sākusies ražas novākšana, kura ilgs līdz būs novākta pēdējā oga. Bērnu vajadzība nepārtraukti kustēties ir tikpat svarīga kā viņu attīstība, tāpat kā pārtika un miegs. Labākais veids, kā šo aktivitāti novirzīt, ir sporta nodarbības. Olimpiskais vingrošanas centrs uzņem audzēkņus dažāda vecuma grupās. Vecumā no 2 līdz 4 gadiem bērna enerģija ir pārpārē. Viss jaunais interesē, visu gribas pamēģināt, visur gribas ielīst. No 5 līdz 7 un no 8 līdz 10 gadiem tas ir pats piemērotākais vecums pastāvīgām sporta nodarbībām. Uzdāviniet savam bērnam kustību prieku. Spā saloni piedāvā dažādas atveseļošanas procedūras, kurās pielieto dabīgos produktus. Varbūt, ka pats oriģinālākais no tiem ir Rīgas Beer Spa piedāvātais alus rituāls. Tāpat kā vāciešiem un čehiem, arī latviešiem alus ir nacionālais dzēriens. Jūs kļūdāties, ja domājat, ka alu var tikai dzert. Ko teiksit par alus spā procedūru? Mums ir tā unikālā iespēja piedāvāt jums šo brīnišķīgo procedūru. Ekskluzīvi viņi ir ar to, kad viņas izmantojamo vielu sastāvā ir pārsvarā dabīgi produkti. Apiņi un miežu sula satur vielas, kas stimulē sirds asinsvadu sistēmas darbību un vielmaiņu. Tie nostiprina nervu un imūnsistēmu, veicina labu miegu. Efektivitātes pirmajā vietā ir drabiņas, biezumi, kas paliek pāri pēc miežu vārīšanas. Tā satur neaizvietojamās aminoskābes, vitamīnus un citas vielas, kas nepieciešamas jūsu veselībai un labai pašsajūtai. Atveseļošanās procesi vannā uzsildās un notiek ātrāk un ar lielāku efektu. Pēc alus vannas, kad poras ir atvērušās un āda kļuvusi elastīgāka, seko kosmētiskās procedūras. Alus drabiņu ķermeņa pīlings, tonizējoša karsēšanās ar zāļu slotiņām un kopējā ķermeņa alus masāža. Tā jūs saglabāsiet ādas jaunību un novērsīsiet krunciņu veidošanos. Pēc patīkamām sajūtām, kas iegūtas Beer Spa, nobeigumā varēsiet nobaudīt kausu dzintara dzēriena. Visi šie prieki pašā Rīgas centrā pretī Vērmaņdārzam Elizabetes ielā 75. Iepriekšēji pieteikšanās uz visām procedūrām ir pa telefonu vai mājaslapā beerspa.lv. Pat nedodoties uz siltajām zemēm, jūs varat saņemt saules enerģiju mūsu unikālajā Saules muzejā. Otra tāda nav visā Eiropā. Kopš pastāv cilvēce, saule vienmēr ir bijusi tās pielūgsmes objekts. Saules muzejs mums sniedz ieskatu par to, kā viena un tā pati mūžīgā tēma tiek atspoguļota dažādu tautu kultūrās. Ekspozīcijas pamatā ir privāta kolekcija, vairāk nekā 400 dekoratīvu saulīšu un milzīgs skaits sauli attēlojušu vai ar to saistītu priekšmetu. Muzeja autore tos ir vākusi vairāk nekā 12 gadu. Eksponāti ir atvesti no dažādiem pasaules nostūriem. Unikālā ekspozīcija ir iedvesmojusi muzeja apmeklējušos Latvijas māksliniekus radīt savus mākslas objektus. Muzeju parasti apmeklē vienatnē, nelielās grupās vai arī veselas klases. Gidi pastāsta par sauli kā saules sistēmas pamatu un neizsīkstošu enerģijas avotu. Ekspozīcija sniedz vispār izglītojošu ieskatu par sauli no astronomijas, vēstures, fizikas un bioloģijas redzes leņķa. Šeit sastopams izziņas materiāls par dažādu tautu, kurām saule bijusi īpaši svarīga kultūru. Ekskursijas beigās apmeklētājiem ir iespēja radoši pašizteikties pie aromātiskas tējas tases, veidojot savu personisko saulīti. Muzejā iespējams organizēt saviesīgus pasākumus pieaugušajiem un bērniem, jaunolātajiem izveidota īpaša programma. Apmeklējiet muzeju, lai atrastu savu sauli.
Aleksandra Sokolova astroloģiskajās prognozēs vienmēr ir optimisma un mundruma lādiņš tiem, kas dzīvo pēc likuma, brīdināts, tātad apbruņots. Labrīt! Pirmais, ko es šodien gribētu atzīmēt, ka tieši šodien Saule pārcēlās Skorpionā un vienreiz gadā mēnesi ceļo šajā zīmē. Parasti tas dod mums ārkārtīgi spēcīgu emocionālu tādu enerģiju. Diemžēl cilvēki nezin pārsvarā vai neprot izmantot un pārāk daudz pārdzīvo. Kaut gan Skorpiona enerģija ir lielisks motivators, lai mēs varētu pārvarot jebkurus šķēršļus un risināt pirmkārt finansiālus jautājumus, ja ir vajadzīga kaut kāda, teiksim, darbība, kur mēs varam pārvaldīt, pārvarot kaut ko. Tieši Skorpiona laikā tas ir visvairāk iespējams. Šonedēļ nedēļas otrā puse ir sevišķi labvēlīga. Darbojas viens pēc otra diezgan labvēlīgi aspekti. Un pirmkārt, atceroties, ka es arī agrāk stāstīju, gan arī šodien varu atkārtot, ka visa oktobra laikā mums ir ļoti daudz iespējas satikt senos draugus, atcerēties par kaut ko, ko mēs varbūt aizmirstām vai nepaspējam agrāk izdarīt. Un tāpēc nedēļas otrā puse ir ļoti derīga, lai mēs varētu satiktos ar draugiem, kaut ko apspriest, vienkārši pavadīt patīkami laiku, jo nedēļas beigās notiks Saules un Neptūna harmoniska aspekta kulminācija, kura dod mums iekšā mūsu dvēselē harmoniju. Tāpēc arī skaistums, arī mākslas pasākumi, arī, ja kurš kaut ko pat varbūt pats darbojas un var darīt sakarā ar kaut kādas mākslas interesēm, ja, tas ir viss ļoti derīgs šajā laikā. Veiksmi visiem! Raidījuma nobeigumā laika prognoze nākamajām 7 dienām. Tiksimies pēc nedēļas.